Labdien, cilvēki! Labdien, karoče, cilvēki! Visi, kas skatās šito. Ko lai saka? Es pilnībā teikšu tagad, ka man nav ne mazākās nojauts, kur es atrodos. Vienīgais es zinu, ka šis ir kaut kur Iecavas rajonā. Un Bauskas laikam arī. Tātad. Man pirms gada uzdāvināja šitādu prikolu, jā, ķipā armijas pasākumu, airsoft prikolu, jā. Un gads pagāja un tagad tas tiek izmantots. Bet prikols tāds. Tas pasākums atrodas kaut kādā čuhņā, jā. Kur nav ne jausmas, kur iet, kur transports tikai viens kaut kāds mikriņš kursēja. Tātad, tas nozīmē vēl to, ka tagad vajag vienīgā pietura, kas ved uz turieni, ir 4 km attālumā. Kruti. Un tātad bija jāceļās 6, 8 bija autobuss un tāda pulkstens 9 un nav ne jausmas, kur tiek iets vispār. Nu, ir nedaudz, ir interneta palīdzība, bet ir 30% lādējums un vēl jāvlogo, tāpēc ir diezgan liela dilēma, jācer, ka tur būs kur uzlādēt cilvēki. Šis būs vlogs, jā, vlogs, bet, nu, jā, vlogs, kā būt par bezpajumtnieku. Es nezinu, vai tās augstas, bet šitā jums jāiemācā. Es nedaudz jums iemācīšu, ka šādi var būt labs bezpajumtnieks. Jo, nu, vismaz jāmācīsies teritorijas Latvijas apkārtnē un būs vismaz kur iet, kad nebūs kur iet. Nu, šis ir motivējošs vlogs, nevis pesimistisks, jo nekad nevar zināt, kad tu būsi bombzis. Ok, jā, motivational. Opa, vuta! Šīs jums jāredz cilvēki. Karače, te nevar facecam mainīt, fuck. Redziet? Dead snake. Dead snake dead, man. He gone, man. Motherfucker gone, man. Tā te, karače, rekur. Redziet? Mājas. Nu, te ķipā šitā zona ir tā kā paintballam, bet šodien te notiksies, nu, airsoft stuff. Redziet, tur arī var redzēt. Ļoti tā, es teikšu, ok. Viņš teica, ka te kaut kur ir toalete. Opa, kas pa augstu, opa. Pasies, kas pa toaleti, jopci, nu, pilnīgi prieks te, nu, būs kakāt laikam. Jo man vajadzēs, ticiet man. Tā tad redzēt, kad visādi, man liekas, te čoki ir totāli pro, no rekur mana māsa iekas. Jā, un te reāli būs jāpārģērbjas ar sūdainām drēbēm, ķipa no drēbēm, kuras var smērēt. Būs jāiet kara laukā, te 4 stundas notiksies šīs pasākums. Bet, nu, es teikšu tā. Kaut kas jauns, bet man personīgi vairāk patika staigāt, jo, kā es teicu, es iemācījos būt par bombzi. Jo nekad nevar zināt, ka tu būs bombs un tev vajadzēs mācīt staigāt. Ķipā. Pēc tam būs visstrākākais, protams, jau vajadzēs iet atpakaļ uz pieturu, un tur tā pietura nav turpat, kur mēs bijām. Bet, nu, ok, nu, ko lai saka, nu, stay tuned, un problēmas lielākā cilvēki. Pagaid face action. Man reāli ir 28% telefonam lādējums. Tātad, ja nebrīnieties, ka pēc tam kvalitāte paliek sūdaināk, jā? Jo es filmēšu ar māsas telefonu. Sorry, bet būs sūdaināk kvalitāte. Šī ir laba kvalitāte telefonam. Bet, ok, būs dope. Un, ja kādam patīk mana bārda, rakstiet komentāros Gaspera bārda. Es nezinu, kāpēc, bet jums patīk vienkārši. Jo es viņu audzēšu, es būšu salatēts. Jāgatavojas Ziemassvētkiem gal galā. Kaut vai vasar tuvojas. Jāveic pļurgātni. Fuck that shit. Man pumpu uz mēles kaut kādi jau 3 dienas, tāpēc man sāp runāt īstenībā. Так что. Ага. Соп. Ну что? Короче, сказать. Короче, tā izskatīsies. Laikam šitā. Жилетку ты отмечаешь, что... Пойдем? Ну как? Надеваешь, отметился, что вы не вынесете, да? Kā ir? Good. Ja? Sāciet pierast. Kanāls beidzās. Es dodos ķipa armijā. Просто вот так, что ли? Ага. Redziet, ķipa visi gatavojās.
fuck, tur visādi pro. Reāli būs sajūta, ka, nu, es paiešu kāda būs sajūta, man liekas, kad Silvers spēlē pret Global Elite. Man tāda sajūta vismaz būs. Silver pret Global Elite. Joprojām gaidam, kamēr ķipa ietestēs visi pistiks tie, kam pašiem ir. Tur tik daudz mašīnas sabraukuši. Gaidam un smaidam ķipa. Jā, un nepaskaties, es ar Hyperfuse basīša botēm šitā esmu. Tikai šajā kanālā jūs kaut ko tādu redzēsiet un dzirdēsiet. Fuck, man uz mēles ir tāda pumpa, ka man grūti parunāt. Jā, gaidam. Reāli te, es nezinu, vai CS prasme te dos kaut ko. Bet varbūt arī dos. Bet, ķipa, to redzēsim. Fakt, tur būs AK-47, cik es redzēju. CS-ā man nepatīk AK-47. Es šito visu asociēju ar CS, vienkārši brīvā dabā. Jā. Tā tikko beidzās 2 raundi, abas 2 uzvarējām. Karš redzēt. Kas šito pisīgi? Šis ir M4. Ziniet, no CS ķipa. Aiziet, M4 ķipa. Ziniet, ko tas nozīmē? People can shot. Karčēc ir kopā 2 raundi bijuši, abas 2 raundus uzvarējām 8 punktu. Mums ķipa ir neprasē, kas tur jādara un tā tālāk, bet dažādi uzdevumi. Un ir tā, ka, redziet, šitas cik kopā novāc čoks. 5. Abiem raundiem. Pirmajā raundā es 3 reizes nosprāgu. Jā, kačē. Es jau varētu izšaut, bet labāk ne, te nedrīkst šaut, tiks šaut tur. Jā, viss. Tev nav jāfilmē vairāk. Nu, ko es redzēju, ķipa, nevar trenēties, bet man visvairāk patīk redzēt tā strojcena. Iesim, ķipa, iekšā, jā. Es jums pateikšu vienu lietu. Te rakstīts privāts. Opā, tur uzsprāg granātā. Dzirdējāt? Tā varētu iekšā? Kas te mucas, okei. Šitā laikam plānot spridzināt man. Opā. Nu, jā, man rokās ir M4, jā. Man nav bail. Man reāli nav bail, ja te spoki ir. Kroče, fuck that shit. Parādīsim, kā CS izskatās. Hey, bitch. Opā. Motherfucker. What up, bitch? Paskatieties man. Opā, otrais stāvs vēl arī. Рожби, пацанчики, ты Silver noob, пошел ты, па. Es negribu šaut, jo tad viņi domās, ka esmu kaut kāds reāls retards. Ты. Oh my god, they all be. Okay, let's go. Motherfucker. Oh shit. It was a ghost, man. Pa. Kroče, labi, ok, es esmu retardēts čuvaks. Tur tik sprāks, man. Tā, kas tev labs? Es šitā nesmu bijis, jo šitā reāli nekas nenotiek, jā. Bet, paldies, es esmu vienīgais, laikam, kas ar Hyperfuse basīša botēm nāk. Opā, kā šitā. Opā, ok. Nu, laikam ir nozagta bombarņikiem māja. Visticamāk. Un, oj, baļien, kas pa view. Visticamāk nozagta bombarņikiem māja un pārtaisīja par karabāžu. Es tur redzēju arī īstās lodzi. Jā. Nu ko? Kurš papiklīsimies? Bitch. Ok. Lai viņi nedomā, ka es esmu kaut kāds creep. Nu ko? Ko lai saka cilvēki? Pamucu? Oh shit. Cilvēki, karoči viss beidzās, jā, diemžēl. Nu, protams, nevar filmēt, jo fucking mēs bijām kara lauka, tur nevar filmēt, tad tu var lodi pa pieru trāpīs, jā. Saprotiet, bet es gribēju vienkārši pateikt visiem heiteriem šito. Lods pa pilno. Lock and loaded. Skatieties, redzēt, tas ir heiters.
Skaties, kā vajag teikt. Hey, bitch! Es domāju, ok, we made it. Tad jāpaskatās. Vēl viens jau cik visi haters. Tad es darīju šitā. Hey, bitch! Es izdarīju šitā. Es domāju, hey, Visi, the hate is gone. Saprotiet, tā var tikt vaļā no hateriem. Vēl es gribu pateikt vienu lietu, jā. Pateicoties šim pasākumam, CS for life. Vēl vienreiz pēdējo reizi hateriem. Tu, iedomājieties, jūs ziniet cilvēki, kas mums skatās, zina, kuri mūsu lielākie hateri. Tīpaši, kurš visi hateri. Visi ir jums. The motherfucking hate is gone, bitch. Ar cilvēku es esmu Iecavā, jo vajag braukt uz Iecavu, lai tiktu uz Rīgu no Zemgales, ka šī bija tuvākā pilsēta, un tāpēc, bet vēl dīvaināk satikt atbalstītājus citā pilsētā, kur tu nekad neesi bijis, jā? Čau! Cik jūs ilgi skatieties fanpage TV? Jau ilgi. Jā? Es visu laiku tavas Instagram lives skatos. Jā, ok. Tās video. Ok. Jūs zināt, cik grūti ir braukt ar autobusu un zināt, ka jums nav vispār telefons būtiski nestrādā? Jūs zināt. Jā, bet nu, ko jūs esat fanpage TV video klipā tagad? Jā. Nezinu, varat pateikt, lai jums seko Instagramā. Sekojiet man Instagramā Evelīna Krasovska. Arturs Zabarovskis. Evelīna Apšīta Krasovska. Vo, viss ir, krūts hoverboard. Paldies. Gribu pabraukt? Nē, es negribu nomirt. Man viss to saka, mēs tam visu braukā paši. Nu, man liekas reāli, es nomirt. Nevar. Es labāk neriskēšu. Rīt jāformē video. Kas tu te grūzē, ka es paņem uzkāpu? Pagā. Šitā, face action. Baļīn. Nu tev talants veci, tev pa naudu pelnīt ar to. Nepelnu vēl. Ok. Jā, bet nu, krūt. Kāds Iecavas cilvēki? Jā. Daudz atbalstītāju. Jā. Un tās vietas uztaisīja par tevi. Par ko tavai Julai ielic ūdeniem, dēbēm un motēm. Pagā. Jā, viņš ietekoja kāds centas. Nē, Dāvs Kalniņš. Jā, Iecava karaši cilvēki. Jūs rekomendējat, lai cilvēki šitā brauc? Jā, šeit. Jo. A tu ir ko darīt? Protams. Viss kaut kas, mums iet savā svētku laikam šogad. Ok. Strojkām var iet. Ok. Strojkas, cilvēkam patīk strojkas uz Iecavu var iet? Vecas slimnīcas. Vecas slimnīcas, es pat redzu 9 stāvenes Iecavā ir. Jūpens kā. Baļīn. Es zinu pilsētas, kas ir lielāks nekā Iecava, kur nav 9 stāvenes. Jā, cilvēki. Viss. Cilvēki, jūs domājat, ka visur ir baigi krūti, jā? Katrā pilsētā jūs redzēsiet šo, katrā. Jūs reāli visur ir šis. Ejiet tur uz kultūras namu, jūs tur iemācīsieties dažādas lietas, bet jā, viss. No ko? Visi? Saprotiet, vislielākā škroba, kas vispār bija tas fakts, ka no rīta es uzlādēju telefonu. Es iepriekšējā vakarā aizmirsu uzlikt telefonu lādēt. Nevis aizmirsu, bet kāds tāds. Pamodos un bija tikai kaut kāds 30 minūtes laiks palādēt. Uzlādēju līdz 32%. Un tā vajadzēja braukt prom uz Zemgali. Saprotiet, iedomāties. Un es tur nekad neesmu bijis un vajadzēja GPS, jo tas nebija pilsētā, tas airsoft izklaide, jā. Tas bija, tur vajadzēja GPS, ja tu nezini, kur iet. Saprotiet. Un bija 32% un vajadzēja paralēli filmēt vlogu, un, protams, gribējās arī kaut ko Instagramā ielikt un tā tālāk. Un jā, bet sanāca pafilmēt. Jo, kaut kādā veidā izturēja tomēr tas telefons, kaut kā izmantoja mobilos datus, internetu, GPS, vajadzēja vlogot visu to, tāpatām kaut kā izturēja, vai vajadzēja tikt līdz Iecavai, bet tur sanāca tikt, gašs tāds.
Bet jā, pieredze krūta, reāli. Grūti izstāstīt, tur reāli jābūt, lai to saprastu, kas tur vispār notikās. Bet es pateikšu tā. Zinies, gamings, jā. Gamings ir šī kanāla dzīvības līnija, jā. Oi, blīn. Un tur varēja izjust, kā tas ir īstenībā. Gamings, es saku, tur ir ķipā ar pistolēm jāšajās un tur jāpild dažādi uzdevumi pa komandām reāli krūti. Bet es pateikšu tā, man patīk, tur bija viens uzdevums, kur ķipā bija jāizsargā savu teritoriju, viņam bija jādabū items no teritorijas, bet un arī jums vajadzēja uzbrukt, lai dabūtu izslēgt cits komandas dabūnot viņu tos jāsašai balons kāds items. Un jānosargā savējais. Un man patika, un ķipā tur vajadzēja nosargāt dažiem aizsardzībā, es teicu, fuck that shit! Un es labījos caur mežu, tur reāli bija tāds mešs, pa ērcēm un tam līdzīgām lietām. Es, protams, nedomāju, I don't give a shit, bet es vienkārši iedomājos to faktu, ka es esmu iekš Far Cry. Saprotu, zini, kas ir Far Cry spēles? Iekš Far Cry. Un tad es gāju tur labījos reāli pa zemi, tā kā armīnieks reāli, un tur reāli, tev jāsēž ir reāli 10 minūtes nekustīgam līdz brīdim, kad tu redz, kā kāds pretiniekiem kustās tajā mežā. Un tad pau! Tu nevar palikt uz vietas, jo viņš aizies uz bāzi un pateiks, kur tu esi, jo tad, kad tevi nošauj, tev jāatgriežas bāzē, ķipa, lai respawnotos. Un jā, tas bija reāli krūti. Man ļoti patīk, man spēlēs, es pateikšu tā, tie, kas zina vai nezina, spēlēs man parasti arī ir tā, ka es bieži izmantoju, bieži ne, man nepatīk, kad ir pārforsēts stealth elements, jā, tas, ķipā, piezakšanās, pielīšanās elements, bet man patīk viņus pielietot, tad, kad es gribu viņus pielietot, un tad, kad viņus ir ērti un vajadzība pievienot. Bet īstenībā es sapratu, tas ir grūti, bet man tas patika reāli. Protams, tam nebija tikai stealth jāizmanto, tur ir tāda, kur vienkārši jums ir jāizsadz teritoriju, jāpiesadz savielā, jāizskrien pēc item. Tas ir jāizbauda, jā, jums airsoft izklaidē. Bet, es saku, bija krūti bija tā pieredze, es ļoti reti esmu bijis zemgalē. Bet es nesaku, tā noteikti nebija pēdējā reize tādā prikolā, jā. Es saku, reāli episki. Pēc šī pasākuma es sapratu vēl kaut ko. Road to Global Elite ir reālāks. Tie, kas zina, par ko es runāju, sapratīs. Un es uzskatu, ka jūs saprotiet. Jā, bet vienmēr uzlādējiet telefonus, pirms jūs dodaties uz vietām, kur jūs nezināt, kur jūs dodaties. Tas ir ļoti svarīgi, pilnīgi nopietni. Tas ir viena no svarīgākajām lietām vispār, kas var būt. GPS. Ja ne tas, tad vismaz karte. Un jā, ko lai saka? Ļoti krūta pieredze. Pabūt pirmo reizi dzīvē bija arī Iecavā. Man bija šoks, ka tur bija 9 stāvenes. Daudz ko jaunu uzzina par šo valsti. Jā. Cilvēki, jums patika šis vlogs. Spiediet laiku, jā. Daudz teiks, kāpēc nefilmēji tur iekšā? Es būtu filmējis, ja man būtu bijusi GoPro kamera. Saprotiet, bet man nebija, man bija telefons, un telefonam bija maz lādījums, līdz ar to es tāpat varētu pāris kadrus tikai uzfilmēt. Es uzfilmēju, cik daudz es vien varēju. Jā. Tāpēc cerams, ka jums patika. Kaut kas tam līdzīgs būs jāatkārto, tāpēc stay tuned. Cilvēki saka, vajag daudzpusīgus vlogus kanālā. Būs, kur ir šitāds, nekad vlogs kanālā nav bijis. Paldies, ka skatījāties, nospiediet laiku un tiekamies nākamajā videoklipā vai tiešraidē. Un jā, jūs neprasiet, un jā, es esmu tur, kur jūs domājat, kur es esmu. Un tāpēc arī es te esmu. Kur? Rakstiet komentārus, ko es tagad daru. Kāpēc es tā pateicu?